Sveicināti visiem! Es ceru, ka jūs man dzirdat. Tātad visiem, kas ir šeit zālē un visiem, kas skatās vai skatīsies Pulmonālās hipertensijas biedrības 12 gadu jubilejas pasākumu. Ieva, ko tev un biedrībai nozīmē šie 12 gadi? Tas ir daudz vai maz? 12 gadi tā ir šobrīd mana visilgākā darba vieta. Tā kā varat ar to man apsveikt. Tiesa, šī darba vieta ir puslīdz brīvprātīgā kārtā, un ar to es lepojos. Es teiktu tā, apbrīnojama enerģija un jauda, goda vārds. No 3 dāmām Stradiņu slimnīcas parkā 12 gadu atpakaļ, kad tika dibināta šī organizācija, mēs esam izauguši par tik kuplu draugu un biedru pulku. Es atceros to dienu pirms 12 gadiem, kad mēs Trietā uz Stradiņu slimnīcas parciņā uz soliņa izveidojām šo biedrību. Ārstējošā ārsta dakteras Krides iedrošināts, jo tādas biedrības ir daudz kur pasaulē. Un tās ir ļoti vajadzīgas, jo tas ir atbalsts tiem slimniekiem, kas slimo. Un tas ir kaut kas īpašs, jā, ka mēs esam tādi vienoti, spēcīgi, stipri, un tā mēs varam kopā viens otru iedrošināt. Zane ir pirmā un vienīgā plaušas transplantāciju ārvalstīs izgājusī Latvijas iedzīvotāja, kurai mēs kādreiz savācām ar Ziedot LV palīdzību un asociētā profesors Krides lielu atbalstu un arī mēdīju atbalstu 120,000 eiro 3 nedēļu laikā, lai glābtu Zanes dzīvību. Biedrības sasniegumi ir milzīgi, noteikti gan arī lielos mērogos mērāmi, kas ir viennozīmīgi aizstāvētas pacientu intereses un medikamentu pieejamība, vispār informētība, sabiedrības informētība. Tie ir tie sasniegumi, bet noteikti arī katrs uz sevi var šos sasniegumus sajust, ka ir daudz vienkāršotākas procedūras pacientiem šobrīd pieejamas, lai saņemtu nepieciešamos medikamentus, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību, kas ir vajadzīga pacientiem ar retām slimībām. Man tā asociējas ar lielu mērķtiecību. Visam pamatā noteikti ar Ievas mērķtiecību, neatlaidību, cīnīties par cilvēkiem, par katra cilvēka interesēm, par pacienta dzīvot spāru, dzīvot gribēšanu un tādu lielu mērķtiecību. Nākotnes vīzijas ir noteikti vairāk tikties, vairāk pulcēties, stiprināt vienam otru atbalstīt, gan biedrības pacientu ietvaros, lai vairāk veicinātu tādu sociālo atbalstu komunikāciju, kas, manuprāt, ir visiem ļoti, ļoti vajadzīga. Šodien ir izvēlēta ļoti laba tēma, tieši šīs jubilejas tēma – klīniskie pētījumi un medicīnas attīstība. Un es novēlu, lai šajā nopietnajā slimībā mēs pasaulē varētu iesaistīties zinātnē arvien vairāk, lai tiktu izgudrotas zāles, kuras ne tikai nomāca slimības simptomus, bet kuras patiešām izārstē šo slimību. Pulmonālās hipertenzijas biedrība man asociējās ar tās spēcīgajiem biedriem, ar radošumu, ar dažādu pasākumu organizēšanu jau 12 gadu garumā un cīņu par ikviena pacienta veselību un dzīvību. Šodien mums pirms stundas notika biedru sapulce, kurā mēs par savu goda biedri uzņēmām Līnu Pugu, fizioterapeiti, un vēlamies arī viņai pateikties par to, ko viņa ir jau ilgus gadus
darījusi pulmonālās hipertensijas jomā. Tā, labdien! Man ir liels gods Sustento vārdā būt šeit un apsveikt jūs. Šajā 12. dzimšanas dienā, kad jūs paši sakat, iesoļojat pusaudžu vecumā. Tas ir ne tikai spurains vecums, kad jāmācās paust savus viedoklis, tas ir vecums, kad patiesi sāk savu prasmju un iemaņu apzināšanās. Tas ir vecums, kad uzdrošināmies skaļi un reizēm nekaunīgi paust savu viedokli un vajadzības. Parasti tas ir vecums, kad ar jums sāk rēķināties kā ar vērā ņemam dalībnieku. Tomēr jūsu organizācija šo status jau ir ieņēmusi sen, jo, lai pārstāvētu savu biedru intereses, jums laika nebija. Gatavojoties šai apsveikumam, lasīju jūsu biedru pieredzes stāstus. Un sapratu, ka ik viens no jums ir cīnītājs, ka ik viens no jums ir apveltīts ar lielu spēku, drosmi, ticību dzīvei un mīlestību pret dzīvi. Un tieši tāpēc jūs kopā veidojat šādu varenu un stipru organizāciju. Latvijas Reto slimību alianse sveic pulmonālās hipertensijas biedrību 12 gadu jubilejā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat mūsu pulkā. Kopā mēs noteikti varam ļoti daudz ko sasniegt. Ar jūsu pieredzi, ar jūsu deksmi. Es ļoti ceru, ka arī turpmākos vismaz 12, ja ne visus 100 gadus, jūs spēsiet palīdzēt Latvijas tautai un cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama jūsu palīdzība. Vēlu jums spēku, izturību un vieglu elpošanu. Mēs pārstāvam, viens ir Latvijas fizioterapeitu asociācija, tas ir tas mūsu ikdienas lauciņš, arī kolēģi Līna ir no mūsu lauciņa. Un otrs, mēs nākam arī no Rīgas Stradiņu universitātes drusku ar tādu pienesumu šajā. Sveicam jūs tādā apaļajā sākuma jubilejā. 12 gadiem, 12 sirdis, un tās, lai dotu to spēku, turpināt iesākto, jo tas ir labs sākums, un tad vienkārši tā stāvot stabili virzīties tālāk. Viss šeit runā, ka 12 gadi ir tīņa gadi. Es tā neteiktu. Es domāju, ka šeit biedrības vērtība, ilgums nav jāmēra gados, tas ir jāmēra jūsu darbos. Un tur jau, kā jūs teicāt, ir izstāde, un arī esmu piedalīsies jūsu projektu ietvaros, un tik daudz bijuši gan pētījumi, projekti, un tie vēl būs tik daudz ar tādu ieguldījumu. Es domāju, ka šeit mēs varam mērīt nevis cilvēku gados, bet kaķa gados, kā jau arī minēja Sustento. Jā, tā tad tas jau pietiekams, jo tas ir pilns visādu notikumu. Un es novēlu jums, jūsu biedriem, jūsu klientiem, pacientiem, visiem arī turpmāk izdošanos un uz turpmāko izdošos sadarbību. Lai tu un lai tava biedrība turpina mirdzēt, turpina radīt vienkārši izcils lietas, trakas lietas, un lai jūs to visu varētu vienmēr pierakstīt, mēs 2 gani nolēmām ar jūsu jauno skaisto logotipu uztaisīt jums tādu kā lai saka, noderīgu lietu, pildspalvas izmantošanai, pierakstīsiet labās idejas. Komunikācija aģentūra 2 gani vienmēr ir gatava gan piedāvāt trakas idejas informatīviem pasākumiem, gan arī īstenot manas trakās idejas. Sabiedrisko attiecību kompānija 2 gani vēl veselību. Jo, ja būs veselība, tad būs spēks radīt idejas, būs izcilas iespējas realizēt šīs idejas, būs spēks turpināt atbalstīt cilvēkus un tā ilgu laiku, lai jums no sirds veselība. Ka biedrība vienmēr ir iedvesmojusies no aizrautīgiem cilvēkiem.
Jā, lai iedvesmotos, esam aicinājuši talkā starptautiskās ielu vingrošanas sporta organizācijas dibinātāju un valdes locekli, uzņēmēju Māri Šlēziņu. Man šeit aicināja pateikt kaut kāds iedvesmojošs vārds, bet ir ļoti grūti iedvesmot cilvēkus, kas paši ir viena liela iedvesma. Es sev uzskatu savā ziņā par tādu ielu ārstu, un tā mūsu misija ir tik tiešām ļoti, ļoti vienkārši, ka mēs nerisinām visu šīs sabiedrības tādu problēmu kopsumā. Mēs nevaram būt pudeles korts visām pudelēm, bet mēs varam pašā bāzē ļaut tam jaunietim izlādēt to negatīvo enerģiju, iegūt pozitīvas emocijas, noticēt saviem spēkiem un šo pašu mazo piemēru, ko viņš ir iegūst caur ielu vingrošanu, ieguldot savu laiku, savu enerģiju, savu darbu, viens pats vai kopā ar draugiem, panākt kaut kādu rezultātu, ko viņš varētu īstenībā realizēt dzīvē. Ko es novēlu biedrības biedriem? Veselību, izturību, būt aktīviem un piedalīties biedrības pasākumos, dzīves prieku, laimi un mīlestību. 12 gadi, un vēl ilgi būs.